Man bija aizvadītajā nedēļā tāda interesanta tikšanās ar vienas jaunas partijas cilvēkiem. Visu Latvijai. Nē. Tā viņi nedibina tagad, bet tie jauni cilvēki. Es neaicinu tevi piekrist viņu idejām. Ar ko viņi ir interesanti, manuprāt, ar to, ka tiem cilvēkiem ir ideja. Ja pārējās partijas tomēr ir biznesa kantori, tad šie vēl nāk ar ideju. Zinu, visi nāk ar ideju un visiem sākumā ir cēli mērķi, bet tomēr kaut kā laika gaitā tie cēlie mērķi izkop un gal galā atkal viņi pārvēršas par narkomāniem, kuriem vajag kārtējo devu, kā tu pats saki. Jā, tā līdz šim ir bijis, bet ar to arī ir interesanti, varbūt šī partija, šie jaunie cilvēki, vai uzkāps uz tā paša grābekļa, un visas pārējās partijas ir, varbūt izņemot dažu, ir izgāzušās. Un tagad tā nauda, tiem naudas makiem, kam ir tā nauda, būtu jāliek uz šiem. Un kā viņi izturēs to pārbaudu ar naudu un varu, tas ir interesants jautājums. Un tieši tāpēc man interesē viņus paskatīt, parunāt. Visu Latvijai galvenās darbojošās personas un aktīvisti ir gados jauni cilvēki. Kaut gan partijas biedru vidējais vecums esot ap 50 gadiem. Nacionālo lozungu uz Latvijas politiskās skatuves nav trūcis. Jautāju, ar ko visu Latvijai atšķiras no tēvzemiešiem vai Aivara Gardas un viņa meitenēm. Mūsu galvenā atšķirība varbūt no citām organizācijām, neminot nevienu vārdā, un ar ko mēs sev vislabprātāk identificētu, ir šī pozitīvā pieeja, ka nacionālas pārmaiņas ir gūstamas pirmkārt veicot pārmaiņas pašiem sevī, savā domāšanā. Ja mēs iemācīsimies just un domāt kā saimnieki, ja mēs paši sev pārliecināsim par to, ka nacionālās vērtības mums ir nozīmīgas un svarīgas, un to mēs pārliecināsim ne tikai šo pārliecību gūsim kā tādu instrumentu politiskās cīņās, bet tā kļūst par mūsu dziļāko būtību sastāvdaļu. Tad, manuprāt, tās pārējās nebūšanas, tas, ko mēs apzīmējam cīņā pret, tas pazudīs pats no sevis. Nāku ar savu tautu, no pagātnes tumšajām gravām, nolikt visu, kas bija, gājām Latvijā tavā. Viens no maniem tuvākajiem līdzgaitniekiem organizācijā, ko esam kopā vēl kopš sabiedriskās organizācijas laikiem, ir puisis vārdā Dmitrijs Mironovs, gados jauns jurists, krievu tautības. Tas ne brīdi nav bijis šķērslis, lai mums, latviešu nacionālistiem, viņu sastrādātos un uzskatītu par savējo. Tātad mūsu mērķis ir pēc iespējas vairākos Latvijā dzīvojošos citautiešos vai cilvēkos ar citu izcelsmi likt sajust to pašu, ko jūtam mēs. Bet to nevar likt sajust otram, ja mēs paši par to neesam pārliecināti. Ja mēs kaunamies no savas vēstures, kaunamies no savām vērtībām, kaunamies pateikt, ka mēs šajā zemē gribam būt latviski, tad mēs nevaram cerēt, ka to gribēs kāds cits. Tur ir jātic pašiem sev. Nav jābaidās būt pašiem sev. Un tad arī cits gribēs pie tevis pievilkties. Bet tajā brīdī, kad tu visur ej ar nokārtu galvu, ka tu centies caur kompromisiem pielīst, izlīst un izlikties par to, kas tu neesi, mīļā miera labad. Tev ne tikai necienīs, bet neviens nevēlēsies, jālieto tas vārds nesmukais, kas man pašām nepatīk, integrācija. Neviens negribēs integrēties, ja mēs nepiedāvājam neko. Tā masa ir milzīga un mentāli ļoti stipra. Un es neredzu, ka viņi varētu vismaz tuvākajā laikā, pāriet uz ļoti latvisku orientāciju. Tas ir pilnīgi neiespējami. Diemžēl, jā, bet no otras puses tiešām ļoti gribētu, tas man tās klusas sapnis, ka visu Latviju izveidotos tādu, kāda krieva nodaļa. Es tiešām būtu gandarīts. Pašlaik mums ir bijuši tādi mēģinājumi, bet tas nav izdevies. Un droši vien tās ir sekas tam, ka šī nacionālā politika, nacionāla patriotiskā politika nav bijusi vērsta arī uz šo sabiedrības daļu. Ja? Jo
Es to varu runāt tīri saskarsmē, var savas pieredzes, kas ir saskarsmē konkrētiem citautiešiem bijuši. Es zinu, ka viņi ir spējīgi man saprast. Un bieži vien saprast daudz vairāk nekā laipotāji. Protams, arī nekā tās sauktā sauna pieres, kas skriena galvas sienā un redz tikai visu melnā un baltā krāsā. Es uzskatu, ka mēs esam tāds pieņemams nacionālismu pārstāvis, kas spēja arī runāt ar citautiešiem un spēja likt, ieklausīties tajā, kas tad ir tā mūsu galvenā sāpe, kas tad ir mūsu tās galvenās cerības un ilgas, un runāt ar viņiem atklāti. Jo atklāta valoda, pat ja viņi būs kaut kādā ziņā nepatīkamāka, ir lielāka cerība, ka tev pieņems, nekā tad, ja tu runā patīkam, bet divkosīgi, lišķīgi, diplomātiski, sauksim to, kā gribam. Bet tieši tāds šodien ar viņam notiek. Nāk, lai mostamies brīvi, no naida un grēvu Maskavā, nolikt visu, kas bija. Politiskā vara ir bijusi latviešu rokās visus šos gadus. Jā, droši vien. Latvieši ir bijuši pie vainas, tur ir viņu sejas, bet mans uzdevums, kā gados jaunu cilvēku uzdevums, nav savu kaisīt pelnus uz galvas, jo es neuzskatu, ka tā ir kaut kāda latviešu nolemtība. Es drīzāk uzskatu, ka tā tāds, mēs esam šobrīd tādā vēl maza bērna stadijā, kad mēs klūpam, kļūdamies, bet tāpēc, ka mums ir bijis tāds pārtraukums normāla attīstībā no mums neatkarīgs, tagad mums ir jāceļās no jauna. Es drīzāk skatos uz latviešiem tādā ilgākā, plašākā kontekstā. Es redzu to, ka mūsu tauta ir spējusi darīt brīnumus visdažādākajās nozīmēs, un sevi es visticamāk jūtu kā tādu latvieti, un nevis kā, piemēram, Aigaru Kalvīti. Laikā, kad visas partijas ir izgāzušās, jūs nākat varbūt viena jauna ideja partija, un tagad varbūt daudz pie jums nāks. Un nāks arī tādi, kas savu naudu gribēs drusciņi likt uz jums, vai jums nav bail no pārbaudījuma arī ar naudu, būs sponsori? Pagaidām vismaz tagad pēdējā laikā nav nākuši. Savulaik ir nācis cilvēks. Tā kā es to nevaru pierādīt, tad es uzvārdu nesaušu, bet ir konkrēti cilvēks nācis, un tas notika tādā ļoti brutālā, vienkāršā veidā. Pateica, ka būs finansējums tik, cik vajadzēs, bet ir jārezervē brīvas vietas valdē, un politisko kursu lielos vilcienos īstenos viņu cilvēki. Jā. Protams, mēs no šādu piedāvājumu atsacījāmies, un lielā mērā esam lepni par to, un es ticu, ka mēs atteiksimies arī turpmāk. Jā, es atvainojos nedaudz provokatīvi, varbūt jums nāktu tagad signāli no Lemberga, no Šķēles par iespējamu sadarbību kaut kad nākotnē. Jūs vispār runātu? Runāt mēs par sadarbību, ar jebko sadarbība kaut ar pašu nelabo. Runāt par sadarbību. Jautājums ir, protams, kā tā sadarbība izpaužās. Jautājums par to, cik liela iespējamība, ka mūs kā jaunāks, nepieredzējušāks politikā var vienkārši izmantot un piemuļķot, rūdīt buki. Tos visus apstākļus, es domāju, ka mēs prastu ņemt vērā, zinot to, kas ir mūsu galvenais uzdevums. Sadarbība ar nelabo nekad nepie kā laba nav novedusi. Jūs runājat par runāšanu. Sadarbība var būt arī informācijas apmaiņa vai viedokļa apmaiņa. Tagad es tādā ļoti plašā kontekstā to cenšos skaidrot. Bet